Tagad sarosās tie, kuri labprāt piedalītos rallijam līdzīgās sacīkstēs. Latvijas autosportā jaunums, jeb lielā atgriešanās – tautas rallijs. Ik viens varēs slēgtos koplietošanas ceļos iejusties rallija pilota vai stūrmaņa ādā. Es domāju, ka ikvienam gribās pamēģināt, kā tad tie īstie rallisti jūtās, kas ar tām mašīnām brauc cauri. Arī lielais skatītāju skaits rallijiem rāda to, ka tas ir ļoti populārs sporta veids, un tagad mēs gribam, lai cilvēki nāk un brauc, un tas jau arī nav nekas jauns izgudrots. Agrāk tāds pasākums ir bijis, bija ļoti gara pauze, mēģināsim atdzīvināt viņu. Tautas rallijā drīkstēs piedalīties ikviena automašīna, kurai ir izieta tehniskā apskate, un tā atbilst ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Automašīnai jābūt aprīkotai ar ielas riepām, un ar katru spēkratu sacīkstēs piedalīsies 2 dalībnieki – pilots un stūrmanis, kopā veidojot rallija ekipāžu. Bīstamība kaut kāda jau ir vienmēr, bet, lai piedalītos, daži kritēriji ir jāievēro. Pirmkārt, ir jābūt pilngadīgam no 18 gadiem, pilotam jābūt autovadītāja apliecībai un mašīnai jābūt ar apskates uzlīmi. Pārējos riskus jau centīsimies mēs rīkotāji izslēgt. Protams, vienmēr paliek kaut kāds risks, var riepu sadurt, bet tas viss arī ikdienā ir iespējams. Lai piedalītos tautas rallijā, nav jābūt pieredzei. Piedāvām, stūrmanis var būt bez vadītāja apliecības. Galvā jābūt ķiverēm, taču tām nav nepieciešama homologācija. Katrai ekipāžai pirms sacensību sākuma tiks iedota rallija leģenda, pēc kuras vadoties dalībniekiem pēc iespējas ātrāk būs jāveic katrs no ātrumposmiem, kura laikā drīkst veikt labojumus un piezīmes. Sacensību gaitā katrs ātrumposms būs jāveic 3 reizes. Tāpat dalībniekiem būs jāveic pārbraucieni no viena ātrumposma līdz otram, iekļaujoties noteiktā laikā. Vienīgais nebūs stenogrammas ātrumposmos, tā kā mēs sākam no paša pamata, tad sākumā iedosim ātrumposmu schēmu izdrukātu. Es domāju, ka tas priekš sākuma būs pilnīgi pietiekoši. Dalībnieki būs iedalīti pirmajā sezonā 4 klasēs. Priekšpiedziņa ar motoru tilpumu līdz 1,8 un virs 1,8 litriem, aizmugures piedziņa un pilnpiedziņa. Ļoti vienkārši. 2013. gada tautas rallija kausa izcīņā plānots aizvadīt 4 posmus, no kuriem pirmais būs šī gada 26. maijā Ķeguma novada Birzgalē.